Labrīt, Ogres draudze, jaunieši, Dievu bērni. Ir priecīga šī diena, jo sabats ir svētki. Tā ir diena, kurā Dievs ir apsolījis īpaši būt kopā ar mums. Un tas, ka mēs šeit esam kopā, tas arī izsaka to, ka arī mēs vēlamies būt kopā ar Dievu. Un es ticu, ka jūsu sirdis ir izslāpušas pēc Dieva vārda, pēc Dieva tuvuma, arī pēc pārmaiņām, pēc uzvarām, pēc vairāk augļiem kalpošanā, pēc labākām attiecībām, pēc visa tā, par ko mēs lasam Dieva vārdā. Mēs to vēlamies saņemt, un vienīgi Dievs mums to var dot. Šajā rītā mūsu pārdomu un pārunu temats ir lūgšana. Tas ir reizē vienkārši, reizē ļoti grūti, jo cik daudz gan jūs esat dzirdējuši par lūgšanu? Droši vien katrs ir lasījis kādu grāmatu, kāds varbūt vairākas, par to ir runāts, par to ir dzirdēts un spriests, un kāds varbūt domā, ko tad vēl par to pateiks. Es gribētu, lai Dievs kaut ko pasaka mums katram. Jo ir viena lieta, kad pasaka cilvēks, bet pilnīgi cita lieta, ka to pasaka Dievs katram personīgi. Varbūt pateikšu mazu piemēru. Ja es jums teiktu, jūs esat Dieva bērni, Dievs jūs mīl, tas ir labi, tas varbūt arī jums daudz nozīmē, bet kā tas būtu, ja Dievs jums personīgi to pateiktu? Vai būtu atšķirība? Jā. Ja Dievs jums personīgi pateiktu, tu esi mans bērns. Tas izmaina pilnīgi visu, tādēļ mana cerība un arī tūdaļ mēs kopīgi par to lūgsim. Lai varbūt jau kādas labi zināmas lietas, oriģinalitāte šorīt nebūs. Mana cerība un lūgšana ir, lai Dievs jums to pasaka personīgi. Nevis es, bet Dievs uz jūsu sirdi. Un tad tam būs spēks, un tad arī būs pārmaiņas un būs augļi. Vai jūs gribētu lūgt šādu lūgšanu? Piecelsimies lūgšanai. Mīļais Jēzu, es pateicos, ka tu esi dārgi samaksājis, lai nodrošinātu mums šo iespēju tev lūgt, pie tevis nākt, tikt izglābtiem un būt mūžīgi kopā ar tevi. Debesu Tēvs, šis ir tas brīdis, kad mēs ļoti vēlamies, lai tu uz mums runātu. Mēs ļoti ilgojamies, lai šis dievkalpojums būtu īpašs. Mēs ilgojamies dzirdēt tavu balsi runājumu uz mūsu sirdīm. Kungs, pasaki kaut ko ikvienam no mums, kas mums ir visvairāk vajadzīgs dzirdēt. Varbūt pat domu, kas neizskanēs svētrunā, bet kuru pateiksi tu, vadīdams arī katru pārdomās. Kungs, lai šis laiks ir laiks, kad mēs satiekamies ar tevi. Esam tavā tūmā, jo mēs esam tavā namā nākuši, lai tevi satiktu. Kādēļ gan vēl? Kungs, tad ļauj tam notikt. Un neļauj mums aiziet tukšā nevienam, bet stiprinātiem. Ar kādu apņemšanos, kungs, ar ticību un pārliecību par to, ka tu esi ar mums. Un vienmēr būs. Jēzus vārdā. Āmen. Kas ir lūgšana? Ko jūs sacītu? Saruna ar Dievu, elpošana, satikšanās ar Dievu. Ziniet, pārdomājot šo tematu, es domāju, vai vispār varētu būt kaut kas tāds, ko es varētu pateikt jaunu par lūgšanu, ko jūs jau nebūtu dzirdējuši. Un es sapratu, ka laikam nē, jo mēs adventisti, mēs tik daudz zinām. Bet, ziniet,
reizēm tas nav pats svarīgākais, ko mēs zinām, bet kuru mēs zinām un kuru mēs pazīstam un ar kuru mums ir attiecības. Zināt vien nepietiek. Bet tad, kad es domāju, vai ir kaut kas tāds par lūkšanu, ko es varētu pateikt, ko jūs zināt, bet ko jūs tomēr neesat piedzīvojuši, tad es domāju, ka tā būtu pavisam cita runa. Jo patiesi ir tik daudz lietas, kuras mēs no galvas zinām, bet kaut kādu iemeslu dēļ tās ar vien nav mūsu pieredze. Šodien, vakar, rīt. Varbūt viena no šādām lietām ir Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 7. pants. Šo pantu taču mēs esam lasījuši un mēs to zinām. Jāņa evaņģēlijas 15. nodaļa, 7. pants. Tur tas ir viens no visspēcīgākajiem apsolījumiem par lūkšanu. Jūs esat tur? Sakiet āmen. 15. nodaļa, 7. pants. Ja jūs paliekat manī, Kristus to saka saviem mācekļiem, arī mēs esam iekļauti šajā grupā. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Atšķirsim mazliet atpakaļ. 14. nodaļā, 12. pants. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru. Un kādus? Vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeju pie tēva. Kurš no jums varētu teikt, jā, tas diezgan raksturo man dzīvi. Ja man būtu jāizvēlas no Bībeles kādu panti, tad šis droši vien būtu viens no pirmajiem, kur es liktu patiešām, jā, dara tos darbus vēl lielākus, un visu, ko es lūdzu, to Dievs man dod, un viņš atbild. Vai šis apsolījums ir dots mūžībai? Debesīs mums tā būs. Kā jūs domājat? Kādam laikam šis apsolījums ir? Vai tas attiec kādā nākotnē? Šodienai. Kurš var sacīt āmen, ka šis apsolījums ir dots šodienai? Es gribu sacīt vairāk. Šis apsolījums bija dots arī vakardienai. Un šis apsolījums bija dots arī pagājušajai nedēļai. Šis apsolījums bija dots arī pagājušajam gadam un varbūt gadu desmitiem. Mēs patiešām daudz zinām, bet vai kaut kas nav kārtībā ar šo pantu, vai tie būtu meli, vai arī kaut kas nav kārtībā ar mūsu pieredzi, ar mūsu lūkšanām, ar mūsu attiecībām ar Dievu. Protams, es domāju, jūs visi sacīsiet āmen, ka Dieva vārds ir uzticams, un tur neko pielikt, neko atņemt. Tā ir patiesība, un tas ir dzīvs un spēcīgs un patiesas. Kas ir ar mūsu lūkšanu dzīvi? Kāpēc tas, par ko lasām, tā nav mūsu pieredze? Jūs sacījāt, ka lūkšana ir elpošana, dvēseles elpošana, satikšanās ar Dievu, saruna ar Dievu. Elena Vaida grāmatā Ceļš pie Kristus, līdzās šiem, ko jūs jau minējāt, saka, lūkšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Un es gribu sacīt, ja mūsu lūkšana ir kaut kas mazāks par sirds atvēršanu Dievam kā draugam, tad tā nav patiesa lūkšana. Tā nav lūkšana. Jo mēs varam runāt ar Dievu, bet neatvērt arī savu sirdi viņam kā draugam. Un jūs arī ziniet, arī runājot cilvēks ar cilvēku, mēs varam norunāt stundu, un es varu arī neatvērt viņam savu sirdi kā draugam. Tas nenozīmē, ka mēs neesam runājuši. Lūkšana tā tad ir vairāk kā tikai saruna. Tas nenozīmē, ja es sarunājos ar Dievu, ka tas ir pietiekami. Vai mana sirds atverās Dievam kā draugam? Ar draugu runājot, mēs esam atklāti.
Mēs viņam uzticamies, mēs no viņa sagaidām atbalstu. Mēs atklājam dziļākos pārdzīvojumus, priekus. Mēs sagaidām sapratni. Mēs izprotam viens otru no pusvārda. Vai saruna ar Dievu ir sirds atvēršana Dievam kā draugam? Vai svarīgāk par tām lietām, kuras mēs lūdzam no Dieva, ir tas, ka mēs vēlamies pašu Dievu? Jūs ziniet, vai tas nav mazliet jocīgi, ja es teiktu, es piezvanītu savam draugam, piemēram, Daumantam, un teiktu, klausies, Dauman, es ļoti gribu tevi satikt, man vajag aizņemties tavu mašīnu. Tas, protams, varētu notikt tad, ja es noliktu tiesības. Bet, ja šī satikšanās iemesls ir tas, ka man vienkārši vajag kaut ko no viņa, tas vienīgais. Varbūt saruna iesāks jauki, Dauman, klausies, es tev saticis, ja? Cik tas jauki būtu, ka mēs satiktos un tā, jo man vienkārši ir vajadzīgs no tevis aizņemties dažas lietas, vai tu man varētu palīdzēt. Jā, šīs lietas mums ir vajadzīgas, un tas nav grēks tās lūgt. Bet ja tas ir viss, kādēļ mēs griežamies pie Dieva, ja svarīgāk par šīm lietām mums nav pats Dievs. Jā, man ir vajadzīgs varbūt kādas lietas, bet Dauman, es vēlos vienkārši tevi satikt. Es gribu pabūt ar tevi kopā, es gribu pārunāt lietas. Es gribu, ka mēs kopīgi lūgtu, mēs pavadītu laiku. Dievs, es gribu satikt tevi. Jā, tu zini manas vajadzības, bet tas pat nav tik svarīgi. Tu man esi vajadzīgs. Es gribu dzirdēt tavu balsi. Es gribu tikt tevis dziedināts. Es gribu pavadīt laiku kopā ar tevi. Ne tikai runāt, es gribu arī klausīties, es gribu arī dzirdēt. Mans ieteikums nesamierināties ne ar ko mazāku kā lūgšana, kas ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Jo, ja tas tā nav, tad mūsu lūgšana nav lūgšana. Par to rakstīts arī 2. Mūzes grāmata, 33. nodaļa, 11. pants. Mēs zinām, ka Mūzes bija lūgšana vīrs. Viņš bija ļoti tuvu Dievam. Par tādām attiecībām, es domāju, mēs visi vēlētos tādas. Vai ne tā? Un ir sacīts 2. Mūzes 33, 11. Sakiet āmen, kad jūs esat tur. Jā, es parādīšu žēlstību, lai pats saņemtu žēlstību. 33, 11. Un tas kungs sarunājās ar Mūzu vaigu vaigā tā, kā kāds sarunājas ar savu draugu. Vai tas nav kaut kas ļoti iekārojams? Kā kāds sarunājas ar draugu? Ja ir kāds cilvēks, ar kuru sarunāties jums patīk labāk, kurš šķiet jūs izprot labāk, kuram atvērties jūs varat labāk, es gribu sacīt, jūs nepazīstat lūgšanu spēku. Kā kāds runā ar draugu, jo Dievs ir mūsu vislabākais draugs. Kristus saka saviem mācekļiem, es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet es jūs saucu par ko? Par draugiem. Es gribu būt jūsu draugs. Vai saruna ar Dievu ir tā visīpašākā saruna no visām citām? Vai satikt Dievu un sarunāties? Vai Dievs ir tā persona, kuru satikt vai pavadīt laiku kopā, ir tā persona, ar kuras vēlos visvairāk? Kaut tas tā būtu. Ir skaidrs, ka lūgšana ir viss mūsu ticības arī pamats. Jā, Dieva vārds, bet jo īpaši lūgšana. Jo tieši lūgšanā mēs savienojamies ar vareno spēku. Un to, ka lūgšana ir spēks, to zinām ne tikai mēs, to zina arī dvēseļu ienaidnieks. Viņš zina, kur ir spēks. Tādēļ viņš pieliek visas pūles, lai mūs no šī spēka atrautu. Vai jūs to esat piedzīvojuši?
arī ikdienā droši vien, ne tikai par etam. Tā ir cīņa palikt lūkšanās. Un ziniet, es kādu laiku domāju, ka cīņa ir tikai par pielūgsmi, ka cīņa ir tikai par to, kuram tu kalpos, kuram tu nodosies, kura vārdu tu atzīsi. Jā, tas viss notiek. Bet, ziniet, vislielākā cīņa ir par to, kurš dāvās jums prieku. Patiesi, kurš jūs iepriecinās un kurš jūs piepildīs. Par to ir lielākā cīņa. Jo, ja mēs esam priecīgi kopā ar Dievu, ja mūsu prieks ir Kristu, šāds kristietis ir neuzvarams kristietis. Ja kristietis ir priecīgs, lūkšanās ar Dievu vārdu, liecinot, Sātans ir bezspēcīgs. Viņš principā var tuvoties tad, kad šis prieks būs pagājis, jo, jūs ziniet, reiz saņēmuši Dievu garu, kādu svētību, tā nepaliek mums mūžīgi, mums tā ir jāatjauno. Jūs ziniet, ka Pāvils, labi, ka to saka Pāvils, viņš tādu neparastu salīdzinājumu ir izvēlējies cilvēkam, kurš ir piepildīts ar Dievu garu. Viņš to salīdzina ar cilvēku, kurš ir dzēris. Jūs ziniet, ka cilvēks iedzer, ja viņš pietiekami daudz ir lietojis, tad viņš ir tādā zināmā stāvoklī. Bet vai šis stāvoklis viņam paliek vienmēr? Nē. Nākamajā rītā jau ir labāk, varbūt kaut kas sāp, varbūt kaut kas ir aizmirsies, bet ja viņš grib būt atkal piedzērs, viņam jāturpina, viņam atkal jālieto šīs vielas. Un Pāvils to salīdzina ar cilvēku, kurš ir piepildīts ar Dieva garu. Tu vari būt piepildīts, bet šis pildījums ir jāatjauno dienu no dienas. Katru dienu mums ir jāsaņem šis svaidījums, jāsaņem Dieva vārds, lūkšana jāatver savu sirds Dievam. Bet, ja kristietis ir priecīgs Dievā, tajā laikā viņš ir neuzvarams. Jā, ienaidnieks var vēl tomēr mēģināt, bet viņam ir ļoti grūti piedāvāt kaut ko labāku. Dāvids 37. psalmā 4. pantā saka, Dāvids 37. psalms 4. Āmen. Meklē savu prieku savā kungā, tad viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojas. Kāpēc tas būtu tik svarīgi meklēt prieku savā kungā? Jo arī Dievs zina. Viņš ir radījis cilvēku, lai cilvēks būtu piepildīts, lai cilvēks būtu priecīgs, laimīgs. Un cilvēks meklē šo piepildījumu un laimi. Un Dievs to var nodrošināt. Un Sātans arī to ļoti labi zina. Un tad, kad šis piepildījums ir beidzies, tad, kad tam būtu jātiek atjaunotam, ir pienākusi nākamā diena. Tad šī lielākā cīņa ir, kurš mūs piepildīs. Vai mūs piepildīs Dieva vārds, vai mūs piepildīs lūkšanas, vai mūs piepildīs kalpošana, vai arī mūs piepildīs kaut kas, ko sniedz pasaule. Vai mūs piepildīs televīzija, vai mūs piepildīs internets, vai piepildīs kādu žurnālu, grāmatas, kādu pasākumu pasaulīgi, jo arī tie piepilda. Mūsu dvēseles trauks nav bezizmēra, ka tur pietiek vietas visam. Pielai pilnu to un vēl kaut ko. Ir zinām robeži, ko mēs varam uzņemt. Un ja mūsu sirdis nelaimīgā kārtā ir piepildīts ar šīm lietām, ko sniedz pasauli, tad Dieva lietai vietas var nepietikt. Mīļie draugi, kad jūs aiziesiet savās mājvietās,
lai kad jūs celsieties jaunai dienai, jūs priekšā ir 2 ceļi. Jūs priekšā ir izvēle. Kam jūs ļausiet sev piepildīt? Jo nav iespējams palikt nepiepildītam. Jūs tiksiet piepildīti. Tas notiks. Bet kas jūs piepildīs? Tas prieks, kas nāk no Dieva, kas ir no lūkšanas, kas ir no Dieva vārda un kalpošanas, tas ir paliekošs. Tas nes svētības. Tas ir līdzīgi kā tāda veselīga maltīte, ko jūs varat paēst. Tas ir labs ēdiens, kas ir pilns vitamīniem, kas jums nes svētību, kas jūs stiprina, kas spēcina, kas ir arī garšīgs. Un iedomājieties, jūs esat izsalcis. Bet ko dara ienaidnieks? Viņš cenšas pirms Dievs jūs varētu piepildīt, viņš jums piedāvā savu čips paciņu garīgā nozīmē. Viņš jums piedāvā savu limonādi, spilgti zaļā krāsā. Un mēs esam piepildīti. Jā. Izvēlēties atrast prieku savā kungā. Tātad pirmais, lai mūsu lūkšanas būtu nekas mazāks, kā sirds atvēršana Dievam kā draugam. Kas no lūkšanas esmu piecēlies, es varu sacīt, es izrunājos ar draugu. Es satikos ar savu draugu. Mēs izrunājamies. Es pastāstīju, es arī dzirdēju, ko man sacīja. Un otrs, izvēlēties to, ko dāvā Dievs. Jo mūsu sirds nav bezizmēra. Visam vietas nepietiek. Izvēlēties to, ko dod Dievs. Jūs būsiet laimīgākie cilvēki. Kristus saka, jūsu prieks būs pilnīgs. Neļausim pievilties. Neļausim mūs piekrāt par šiem viltojumiem. Tas ir zināms lēmums. Tas nenotiek pats no sevis. Tas prasa pateikt arī nē. Izvēlēsimies to, ko Dievs mums piedāvā. Vēl kāda lieta lūkšanā, kuras gribētu līdzdalīt, kas man šķiet ļoti, ļoti svarīga. Jūs saprotiet, ka ir ļoti daudz principu un lietu. Es pieminu varbūt tādas, kas man šobrīd šķiet aktuāli. Tā ir lūkšanu dedzība. Es gribu jūs aicināt atmest steidzīgās lūkšanas pavisam. Paldies, Dievs, par šo dienu. Paldies, ka tu esi vadījis. Svētī šo ēdienu, dot tiem, kam pietrūkst, āmen. Ja jums nav laika lūkšanai, tad jums nav laika arī ēšanai. Steidzīgās lūkšanas, ātri no rīta, pasaku, skrienu tālāk. Lūdziet patiesi. Katru lūkšanu iesāciet ar zinām klusumu brīdi. Varbūt pietiks 5 sekundes, 10. Kurās jūs apzināsieties, ar ko jūs sarunāsieties. Iedomājieties, ja mums būtu tagad jālūdz, mums būtu klusums kādu brīdi, kurā mēs domātu, ar ko es tagad uzrunāšu. Tikko es sacīšu vārdu Dievs, vai Tēvs, vai mīļais debes Tēvs, vai Jēzu, ka viņš pievērsīs man savu uzmanību. Viņš manī ieklausīsies. Jā, pirms ko sakiet, apzinieties, ar ko jūs runājat. Apzinieties to spēku, kas ir Dievam, to varenību. Pirms izsakiet savu lūgumu pateicību. Tas izmainīs jūsu lūkšanu dzīvi. Pat šāda maza lieta. Lūdziet dedzīgi. Mēs reizēm sagaidām no Dieva pārāk maz.
Mēs lūdzam, un es jums jautātu, vai tev ir pārliecība, ka Dievs ir uzklausījis tavu lūkšanu un viņš to atbildēs? Reizēm. Kādreiz, es lūdzu, droši vien. Jā, es domāju, ka jā. Necēlies no lūkšanas tik ilgi, kamēr tev nav pilnīga pārliecība, ka Dievs ir uzklausījis tavu lūkšanu un viņš to atbildēs. Jā, Dievam paliek iespējas atbildēt arī tādā veidā, kā viņš to uzskata par labāku. Bet tev ir pilnīga pārliecība, ka Dievs to ir uzklausījis. Bieži vien ir tā, ka tu lūdz, un šī ticība nav. Tu lūdz un tu domā, vai Dievs ir uzklausījis, vai šīs lūkšanas ir aizsniegušas Dievu troni, un vai tas vispār ir pareizi esmu lūdzu, vai tā ir īstā lieta. Un šādā stāvoklī vienkārši sacīt Dievs, āmen. Maz jēga. Lūdziet kā Jēkabs. Es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Ja šo principu jūs paņemtu līdzi un to pielietotu savās dzīvēs, tā būtu revolūcija jūsu ticības dzīvē. Tā būtu revolūcija. Es tevi nelaidīšu, kamēr tu mani nesvētīsi. Es necelšos no lūkšanas ceļiem, kamēr man nebūs pilnīga pārliecība, ka šī lūkšana ir uzklausīta. Vai būtu lūkšanas laikā Dievs tas norādījis, ka jālūdz citādāk vai kā. Bet, ka es skaidri zinu, tas ir. Es to esmu piedzīvojis. Daudz to piedzīvo. Tu lūdz, reizēm tev vajadzīgs 5 minūtes, reizēm tev vajadzīgs 20, reizēm tev vajadzīgs stunda, reizēm nakts, diena, kad tev ir laiks. Turbūt es lūdzu 40 minūtes, un 41. Viss, jā, ir noticis, viss šī lūkšana ir uzklausīta, jo ticība ir Dieva dāvana, Dievs to apstiprina, dodot īpašu ticības mēru un stiprinājumu. Necelties no lūkšana ceļiem, kamēr mums nav pārliecība, ka Dievs manu lūkšanu ir uzklausījis. Es gribu lasīt kādus citātus. Protams, no praviešu gara. Mēs varētu piedzīvot vasarsvētku periodus pat tagad, ja cilvēki lūgtu dedzīgi un ticētu Dieva apsolījumiem. Un kad lūkšanas un ticības starp Dieva ļaudīm pieaugs, pasaule redzēs pastāvīgu gaismu, kas viņus apgaismos. Tie nav nekādi ierobežojumi no Dieva puses, kas aizkavē viņas žēlastības bagāto plūsmu zemes iemītniekiem. Ja apsolījuma piepildījums neizpaužas tā, kā to varētu sagaidīt, tad tikai tāpēc, ka šis apsolījums nav pietiekoši novērtēts. Ja visi būtu labprātīgi saņemt, tad visi arī būtu piepildīti ar garu. Vai ieklausījāties? Ja apsolījuma piepildījums neizpaužas tā, kā to varētu sagaidīt, tas, ko mēs arī lasījām, ka tādus darbus, kā Dieva dēls darīja, un vēl lielākus, viņš paredz darīt saviem sekotājiem. Un te mēs varam lasīt, ja apsolījuma piepildījums neizpaužas tā, kā to varētu sagaidīt, mēs taču to sagaidām, tad tikai tāpēc, ka šis apsolījums nav pietiekami novērtēts. Ja visi būtu labprātīgi saņemt, tad visi arī būtu piepildīti ar garu. Šis lūgums pēc Dieva gara, pēc svētā gara kristības, pēc vēlīnā lietas, pēc Kristus atnākšanas, pēc šiem lielajiem apsolījumiem, pēc atmodas, pēc lūgšanu gara. Tās ir ļoti īpašas un lielas lietas. Un Dievam ir jāpārliecinās, ka mēs pat tiešām to vēlamies. Jo, ziniet, reizēm cilvēki izsaka lūgumus, kad viņi paši nemaz neapzinās, ko tas sevī ietver. Tas reizēm ir tā, kā mazs bērns teiktu,
Klau, tēt, ļauj man braukt ar mašīnu. Vai varbūt ietu pie pilota kabīnē un teikt, es varētu lidot. Neapzinoties, ko tas sevi ietver. Un kā man tas šķiet, ka spogas var spaidīt. Un tas, ko mēs lūdzam, svētā gara kristība, vēlīnais lietas, mūsu izpratne par to ir visai maza. Mēs reizēm pat paši neapzināmies, ko tas sevi ietver, kādas pārmaiņas tas mūsu dzīvē var ienest. Kā man varbūt būtu jāatsakās, lai tas varētu notikt. Tādēļ Dievam ir jāpārliecinās, ka mēs to saprotam, ka mēs uz to tiešām esam gatavi. Jā. Un neret uz šādiem lūgumiem Dieva pirmā atbilde ir nē. Bet ja mēs patiesi vēlēsimies, mēs teiksim, Dievs, bet tu esi solījis. Bet Dievs, man tas ir vajadzīgs. Un redzot šo dedzību, ka Dievs būs pārliecinājis, ka patiesi šis lūgums ir patiesi un no sirds. Iedomājieties, jūs gribētu uzaicināt mani ciemos, un jūs man zvanītu un teiktu, Klau Mārtiņ, tev vajadzētu atbraukt ciemos. Un es tagad nevaru saprast, jums ir dzimšana dienas, tad nevaru saprast, vai jūs pieklājības man prasat. Mēs it kā esam draugi, ja? vai jūs tiešām man gribat uzaicināt, un es uz pirmajā brīdī teiktu, es teiktu, laikam jau nē, tā kā neuzbāstos. Un tad, ja jūs patiesi vēlētos, lai es brauktu, jūs teiktu, nē, tev ir noteikti jābrauc. Es teiktu, es nezinu, kā tur ar visu tikšu. Nē, mēs tev biļeti nopirksim, tev būs mašīna, tev viss. Varbūt es teiktu, bet man tur ir kāds pasākums. Kas tev par pasākumu, mēs tur sarunāsim, pārcelsim. Ja? Tad es redzu, jā, šie cilvēki tiešām, viņi man gaida. Labi, es došos. Saprotiet, Dievs skatās, kad mēs lūdzam šos lūgumus. Pēc svētā gara, pēc Dieva spēka. Viņš skatās. Viņš pirmajā brīdī iespējams teiks nē, bet nevis tādēļ, ka viņš negribētu dot. Jūs ziniet, ka viņš ir labprātīgāks dot svēto garu nekā tēvi vēlas dot labas dāvanas saviem bērniem. Viņš pārliecinās, vai šis tiešām vēlas. Un ja mēs vēlēsimies, mēs teiksim, nē, Dievs, tev tas ir jādod. Dievs varbūt teiks, varbūt kaut kādu, un varbūt ka vēlāk. Mēs teiksim, nē, Dievs, tu to esi apsolījis. Es tevi nelaidīšu, kamēr tu man nesvētīsi. Mēs kā draudze lūksim, vai tā būs lūkšana grupiņa. Mēs neiesim projām, mēs šo nedēļas nogalu lūksim. Dievs, mums tas ir vajadzīgs, tev tas mums ir jādod, tu to esi apsolījis. Jūs domājat, ka Dievs to nevēlas dot? Protams, ka viņš vēlas. Bet mēs neesam pietiekami novērtējuši un neesam sagatavoti to saņemt. Gribu lasīt vēl citātu par tieši šo dedzību. Ieklausieties, kad cilvēks izsaka nopietnu dedzīgu lūkšanu Dievam, tieši šajā dedzībā un intensitātē ir ietverta zīme un apstiprinājums no Dieva, ka viņš katru brīdi grasās atbildēt šo lūgumu. Pārēm bagātīgi, vairāk kā mēs lūdzam vai saprotam. Tieši šajā dedzībā, kad Dievs redz, es tev nelaidīšu, kungs, man tas ir vajadzīgs, dāvā to, ko tu esi apsolis, dod man šo mīlestību, ko man dod cilvēkiem, dod savu garu spēku, man šie cilvēki ir jāuzzinā, man nav ko viņiem teikt, neesmu gatavs, Dievs, es necelšos, kamēr tu man nedos stiprinājumu. Šis apsolījums saka, šajā dedzībā ir ietverts jau apsolījums, ka Dievs katru brīdi, ja jūs lūdzat ar šādu dedzību, jūs ziniet, ka katru brīdi Dievs atbildē šo lūkšanu. Tas nav brīnišķīgi? Ja jūs lūdzat ar šādu dedzību, jūs ziniet, ka Dievs gatavojas jūsu lūgumu atbildēt. Man liekas, tas ir brīnišķīgi.
Paklausieties, ar kādu dedzību Evans Roberts, evaņģēlists. Viņš bija vadītājs vienai no vislielākajām atmodām pēdējo gadsimtu laikā. Un viņš saka tā: manī liesmoja ilgas doties visā garumā un platumā cauri Velsai, lai stāstītu par glābēju. Un tad viņš raksta, ieklausieties: un, ja iespējams, es biju gatavs Dievam maksāt par to, lai es to varētu darīt. Viņš teica, Dievs, es tev maksāšu, ļauj man, dod man tas ir vajadzīgs, man viņiem jāstāsta par tevi, šie cilvēki iet pazušanā. Mēs reizēm gaidām, lai Dievs mums kaut ko dod, samaksājas. Tieši par to. Viņš bija, Dievs, tev maksāšu, ko es varu darīt, tev tas man ir jādod, tev tas man ir jādara. Man šis spēks ir vajadzīgs. Šajā dedzībā ir apsolījums, ka Dievs grasās atbildēt šo lūkšanu. Šī atmoda ietekmē visu pasauli, pat adventistu draudzi. Mīļie draugi, lūkšanai ir jābūt mīļākajam laikam mūsu dienas gājumā. Lūkšanai un Dievu vārdam. Jo Dievu vārds, tā ir Dievu klātbūtne, un lūkšana, tā ir Dievu klātbūtne. Grāmatiņā Ceļš pie Kristus, Elena Vaita raksta, ka neatjaunota sirds neatrod prieku Dievu klātbūtnē. Grēcīga sirds nepriecājas par kalpošanas iespēju. Tā nepriecājas uzklausīt Dievu balsi. Viņa pat saka, tā vairās no Dieva. Viņa raksta, ka grēciniekam debesis būtu moku vieta, redzot to visu pašaizliedzību, kas tur ir. Šeit virs zemes lūkšana ir tā vieta, kur Dievam mēs varam būt vistuvāk. Un Dieva vārds. Un ja šīs lietas nav mūsu vismīļākās lietas, tad arī debesis nav mūsu vismīļākā vieta. Ja mēs pēc šīm divām lietām neilgojamies visvairāk par jebko citu, tad arī pēc debesīm mēs neilgojamies vairāk par jebko citu. Ir bīstamības. Lūksim, kā Dāvids izmeklē, kungs, manu sirdi un vādi mani pa mūžības ceļu. Ziniet, pienāks tā diena, kad izskanēs mūsu katra pēdējā lūkšana. Žēlstības laiks beigsies. Nebūs vairs iespēja aizlūgt ne par vienu grēcinieku, lai viņš atgrieztos. Būs par vēlu. Nebūs iespēja noturēt nevienu gavēni. Būs priekšā visa mūžība, kur mēs varēsim priecāties, būt Dieva klātbūtnē, ceļot no galaktikas uz galaktiku, būt Dieva tūmā, kalpot, apbrīnot Dieva darbus. Bet ko mēs vairs nevarēsim nekad darīt? Izsacīt kaut vienu aizlūkšanu par kādu cilvēku, kuru Dievs varētu uzrunāt un glābt. Par kādu grēcinieku. Cik mēs vēl šeit dzīvosim šai pasaulē? Vai tie būs 5 gadi, 10, 20? Pat ja jūs nodzīvotu pilnu mūžu un būtu ilgdzīvotājs, šis ir vienīgais laiks, ko mēs varam izmantot, lai glābtu pazudušo. Neveltīsim tik daudz laika tam, ko mēs debesīs darīsim visā mūžībā. Izmantosim laiku tam, ko tikai šeit mēs vēl varam izdarīt. Un ziniet, ka mēs lasām atklāsmes grāmatā par jaunām debesīm un jauno zemi, par jauno pilsētu. Ir sacīts, ka Kristus nožāvēs visas asaras. Jūs to ziniet, tā mums daudziem ir ļoti mīļa rakstvieta. Bet kas ir pirms šī notikuma? Pirms jaunā
Jeruzāleme nonāk uz šīs zemes. 1000 gadu. Neieslīgšu teoloģijā. Bet tikai pēc 1000 gadus tiek nožāvētas visas asaras. Ziniet, šajā laikā, tūlīt pēc Kristus nāks, kad mēs dosimies debesīs, mums būs tur par ko raudāt vēl. Par tām pazudušajām dvēselēm, kuras nekad netiks izglābtas. Pats Dievs raudās no līdzības par Dāvidu, kurš raud par Absalomu. Dievs raudās, mēs redzēsim viņa asaras. Arī mēs raudāsim par katru cilvēku, kuru nebūtu izdevies izglābt. Mīļie draugi, vai tad mums nebūs žēl par katru dienu, kur mēs būtu varējuši vēl lūgt, kur mēs būtu varējuši vēl kalpot, vēl iestāties? Tagad mums ir priekšā visa mūžība, kur mēs varam atpūsties, kur mēs varam priecāties, kur mēs varam ceļot, kur mēs varam darīt dažādas lietas. Un tie 10 vai 20 gadi, kuros es varēju, varbūt kādu veselu. Mīļie draugi, es aicinu novērtēt lūkšanas augsto priekšrocību, kas mums ir dota. Lūkšana, lai tā nebūtu nekas mazāks kā sirds atvēršana Dievam kā draugam. Es esmu runājis ar draugu. Atmetīsim formālās lūkšanas. Un pirms lūksim apzināsimies, ar ko mēs runājam. Ka tas ir Dievs, kurš mūs uzklausa. Tad, kad mums ir izvēle, kurš man piepildīs, tad izvēlēsimies saņemt prieku un piepildījumu no Dieva. Lūksim dedzīgi. Kā Dieva gars ir aizskāris? Atsaucieties šim aicinājumam. Necelieties no lūkšanas ceļiem. Līdz jums nav pārliecība, ka Dievs šo lūkšanu uzklausīs. Un kāds tas būs prieks. Es gribu izsacīt kādu aicinājumu. Katram ir kāda lieta, par ko jūs varbūt esat lūguši ilgu laiku. Varbūt tas ir kāds grēks, ar kuru jūs cīnāties. Varbūt tā ir kāda izvēle, kuras priekšā jūs esat. Varbūt jūsu sirdī ir kāda lieta, no kuras jūs nevarat atbrīvoties, bet jūs to gribētu. Šis varbūt mazliet neparasts aicinājums. Bet aicinājums ir tāds, kurš vēlētos nospraust vienu gavēņu un lūkšanu dienu šīs lietas dēļ. Jums tagad nav jāizvēlas, kur tā būs diena, bet kurš gribētu par šo lietu, kas jums ir ļoti svarīgi, vai jūs kaut ko ļoti gribētu saņemt no Dieva? Jūs gribētu lūgt ar šo dedzību. Jūs gribētu nospraust vienu dienu, kad jūs lūgtu un gavētu par šo lietu. Un viens nosacījums, ka šī diena jums jānospraust šodien. Ne šīs lūkšanas laikā, bet jūs to izdarīsiet šodien. Jūs šodien savā kalendārā vēlētos šādu dienu nolikt, lai lūgtu par kādu īpašu lietu, kas ir jūsu sirdī. Ja ir kāds šāds cilvēks, es aicinu piecelties. Lūksim Dievu. Mīļais debesu Tēvu, es ļoti pateicos, ka mēs Tev tā varam uzrunāt, ka mums ir lūkšana un ka mums tā liekas tik pašsaprotama lieta. Kungs, es pateicos, ka dārgs upuris aiz tās stāv, ka arī svētais gars kalpo, lai mūsu vārdus veidotu labskanīgus un pienestu Tēvam bez tostīgiem vārdiem, bez nepilnībām,
kā patīkamu vīraku. Kungs, ka katra lūkšana debesīs tiek uzklausīta. Kungs, cik ilgi mēs vēl būsim šeit, to mēs nezinām. Bet mēs zinām, ka tu nāksi drīz. Kungs, liec uz mūsu sirdīm šo atbildību par dvēselēm, kas ir mums līdzās. Kungs, lai mēs labāk izvēlētos lūgt, nekā skatīties kādu pārraidi. Kungs, lai mēs labāk izvēlētos meklēt tevi vai kādam cilvēkam pastāstīt, nekā varbūt lasīt kādus bezvērtīgus rakstus. Kungs, tas viss iznīks, tas viss pazudīs. Kungs, dāvā mums savu žēlastību. Kungs, tie, kuri ir izvēlējušies, ka viņi tev meklēs īpašā veidā, ar īpašu dedzību, ar lūkšanu un gavēšanu, vienu dienu. Kungs, atgādini šīs dienas laikā, šo dienu nospraust, ierakstīt savā kalendārā. Kungs, un lai ik viens no mums būtu uzticīgs šim lēmumam, ko šodien esam darījuši. Svētīt tad tādā dienā, kad tu mums tuvojies. Kungs, svētī visu Ogres draudzi. Es lūdzu, lai notiek lūkšanu atmoda, lai ir lūkšanu grupiņas un lai tās vairotos, lai būtu lūkšanu pāri. Kungs, māci mums lūkšanās satikties ar tevi un atvērt savas sirdis tev kā draugam. Kungs, mēs ļoti gribam, lai mēs varētu būt tā kā Mūzus, kurš ar tevi sarunājās kā draugs ar draugu. Kungs, vadi mūs šādā piedzīvojumā. Un, kungs, mēs gribam, lai arī mūsu dzīve raksturotu vārdi no Jāņa evaņģēlī, ka mēs darītu tavus darbus, tavā spēkā. Un visu, ko mēs lūgtu, tu mums dāvātu. Kungs, esi mums žēlīgs, un mēs pateicamies par pilnā mērā uzklausītu lūgšanu. Jēzus vārdā. Āmen.